Jaunajā 2007. 2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Latvijai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un kohēzijas fonda piešķirts finansējums 4,5 miljārdu eiro, jeb 3,3 miljārdu latu apjomā. Pirmā darbības programma – cilvēku resursi un nodarbinātība – 386 miljoni latu, jeb 12%. Otrā darbības programma – uzņēmējdarbība un inovācijas – 517 miljoni latu, jeb 16%. Trešā darbības programma – infrastruktūra un pakalpojumi – 2108 miljardi latu, jeb 72%. Trešo darbības programmu infrastruktūra un pakalpojumi līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds. Tās ietvaros sniegtā atbalsta pamatvirzieni ir liela mēroga vides infrastruktūras izveides un uzlabošanas projekti, ilgtspējīga transporta attīstība, kā arī energoefektivitātes uzlabošanas, reģionālās nozīmes transporta tīkla attīstība un mazāka mēroga vides projektu īstenošana. Trešās darbības programmas infrastruktūra un pakalpojumi finansējums ir 2,1 miljārds latu, jeb 72% no kopējā 3,2 miljārdu latu finansējuma. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai – 16%. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana – 16%. Eiropas nozīmes transporta tīkla attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana – 26%. Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšanai – 11%. Vides infrastruktūras un videi draudzīga enerģētikas veicināšana – 21%. Policentriska attīstība – 8%. Tehniskā palīdzība – 2%. Enerģētika un pilsētvide ir divas Latvijai būtiskas atbalsta jomas. Laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam šīm jomām atbalsts tiks sniegts vairāku atbalsta pasākumu ietvaros. Pasākumu ietvaros tiks īstenotas divas aktivitātes. Daudz dzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ar mērķi paaugstināt mājokļu energoefektivitāti daudz dzīvokļu mājās ar kopējo finansējumu aptuveni 16,6 miljonu latu apmērā. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ar mērķi palielināt pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti, vienlaikus ceļot tā kvalitāti un ilgtspēju un nodrošinot sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ar adekvātu mājokli. Kopējais finansējums paredzēts aptuveni 9,2 miljonu latu apmērā. Pasākumu ietvaros tiks īstenotas 4 aktivitātes. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai ar mērķi būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt importēto fosīlo kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamajiem vai cita veida vietējiem kurināmajiem. Kopējais finansējums paredzēts 85 miljonu latu apmērā. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība ar mērķi būtiski paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no atjaunojamajiem energoresursiem, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa. Kopējais finansējums paredzēts aptuveni 35 miljonu latu apmērā. Vēja elektrostaciju attīstība ar mērķi paaugstināt elektroenerģijas ražošanas apjomus no vēja resursiem, dažādot primāro enerģijas resursu piegādes un paaugstināt elektroenerģijas pašnodrošinājumu, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa. Kopējais finansējums paredzēts aptuveni 14 miljonu latu apmērā. Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija ar mērķi īstenot Daugavas HES kaskādes aizsprostu drošības paaugstināšanas projektu, tādējādi būtiski samazināt aizsprostu pārrāvuma riskus un iespējamos neatgriezeniskos zaudējumus, kas varētu tikt nodarīti cilvēkiem, apkārtējai videi un infrastruktūrai. Īpaši valsts galvaspilsētai Rīgai. Kopējais finansējums paredzēts aptuveni 47 miljonu latu apmērā.
pasākumu ietvaros tiks īstenotas divas aktivitātes. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai, ar mērķi nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pilsētu izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētu reģionu konkurētspējas, sasniedzamības un pievilcības faktoru attīstībai. Kopējais finansējums paredzēts 209 miljonu latu apmērā. Aktivitātes mērķa grupa ir Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Aizkraukle, Cēsis, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madone, Saldus, Smiltene, Talsi un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji uzņēmēji. Projekta ietvaros atbalstāma pilsētvides atjaunošana, pilsētas konkurētspējas celšana un pilsētas kopienas attīstība, tādējādi uzlabojot pilsētu pievilcīgumu, sekmējot uzņēmējdarbību un tehnoloģiju attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, kā arī nodrošinot vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība ar mērķi nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju funkcionālu aktivizēšanu, tādējādi veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli-ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos. Kopējais finansējums paredzēts aptuveni 8,2 miljonu latu apmērā. Projekta ietvaros atbalstāma 1-2 pilsētu degradēto teritoriju atjaunošana, kas vērsta uz kvalitātes prasībām atbilstošas infrastruktūras izveidi. Sociālās, kultūras, atpūtas un citu atbilstošu pieprasījumam, sekmējot sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību funkcijām.